Sveicināti! Daudzi, dzirdot par Muhameda pravietojumu, prasa: neticēšu bez pārdabiska brīnuma. Tu saki: pēti viņa dzīvi, tā pati par sevi ir pierādījums. Viņš atbild: nē, vajag ko tādu, kas pārkāpj dabas likumus. Tu saki: Korāna valoda jau ir brīnums. Viņš atbild: es to nesaprotu. Lietas par daļrunību viņu neinteresē. Viņš grib kaut ko acīmredzamu, ko varētu aptaustīt ar rokām. Tāpēc daļa cilvēku pievēršas piemēram tā sauktajam zinātniskajam brīnumam Korānā, jo tas ir kaut kas, ko viņi ir pieredzējuši un joprojām piedzīvo. Laikmetis! Lai gan šis pierādījums patiesībā ir pēdējais no pierādījumiem, kas nozīmē, ka priekšā ir daudz citu, ļoti daudz pierādījumu, ļaujiet man jums pateikt, ka es jums sniegšu vieglu, vienkāršu pierādījumu, visvieglāko un skaidrāko pierādījumu un iespējams jūsu mūsdienu kultūras izpratnē visdīvaināko pierādījumu. Es jums teikšu, ka šis ir pārliecinošs pierādījums Muhameda pravietiskumam, miers un svētība, lai ir ar viņu, un viņš ir Muhameds, miers un svētība, lai ir ar viņu, no Mekas. Pravietis Muhameds, miers lai ir ar viņu, bija pravietis. Jūs varētu teikt, vai jūs mēģināt mani apmānīt? Jūs varētu man teikt, cieniet mūsu inteliģenci. Lūk, kā musulmaņi argumentē par savas reliģijas derīgumu. Viņi izdomā bezjēdīgas lietas, lai pierādītu islāma patiesību, un viņi skandē Allahu Akbar, Dievs ir dižens. Nē, ko es jums saku, ir ļoti dziļa lieta, ko saprata visi cilvēki 7. gadsimtā un ko saprot arī orientālisti, tāpēc viņi nonāca ļoti lielās nepatikšanās. Bet ļauj man tev parādīt šo video ar vīrieti, kurš ienīst islāmu, tāpat kā tu. Kā saka, aklums, lai Dievs pasargā mūs visus no akluma, gan fiziskā, gan garīgā. Šīs vīrietis šajā fragmentā runā mazāk nekā 2 minūtes. Ja nevēlies klausīties angļu valodā, vienkārši pārēj pāri, un es tev to īsi izklāstīšu. Ko viņš teica? Klausies, ko saka Toms Holands. Galvenais aspekts tradicionālajā stāstījumā ir tas, ka Muhameds saņem savas pirmās atklāsmes Mekā, un Meka atrodas neticami tālu prom no Romas impērijas pasaules, no šīs kultūras, šī jūdaisma, kristietības un romiešu tradīciju kausējuma. Mums stāst par Meku. Tā atradās Tūkstneša Mibū. Un mums arī stāsta, ka tās iedzīvotāji bija pagāni. Saskaņā ar musulmaņu tradīciju Mekā nav ne ebreju, ne kristiešu. Viņi tur nebija, tas nebija kopienas, no kurām Muhameds varētu būt ieguvis šos stāstus saskaņā ar tradicionālo musulmaņu skatījumu. Un vēl vairāk musulmaņu tradīcija mums arī stāsta, lai gan tas patiesībā tiek pretrunāts Korānā, ka Muhameds bija analfabēts. Tāpēc iespēja, ka viņš sēdētu ar bībeli, paņemtu dažus stāstus, dažas atsauces uz Mozu vai Jaunā. Un ja tā patiešām ir taisnība, ja Muhameds sasniedz pilngadību pilsētā, kas ir pagāniska un atrodas 1000 kilometru attālumā no Palestīnas robežas, ja viņš ir analfabēts, tad kā gan, lai mēs izskaidrojam šo tekstu, kas ir pilns ar visām šīm izsmalcinātajām kultūras atsaucēm? Ja vien tas nebūtu brīns, šķiet, ja mēs paļaujamies uz musulmaņu stāstījumu par to, kā radās Korāns, tad dievišķais patiešām ir iejaucies šajā mirstīgajā zemes pasaulē, kurā dzīvojam. Šeit runā Toms. Holands ir britu orientālists un žurnālists, grāmatas autors, kurš mums saka, ja mēs ticam tam, ko musulmaņi stāsta par savu praviešu dzīvi, ka Muhameds, lai viņam miers, ir dzīvojis Hidžāzā, Mekā, pašā tūkstneša sirdī, un ka viņš bija tālu no Palestīnas robežām, un ka viņš bija analfabēts, un ka Meka bija pagānu pilsēta, kurā nebija ne jūdu, ne kristiešu. Tad, kā viņš saka, mums būtu jāpieņem, ka Korāns ir atklāsme, un ka šī pravietība ir patiesa. Tā ir viņa domu būtība. Kāda ir šīs runas vērtība? Ko tas nozīmē? Kāda ir tās nozīme attiecībā uz pravietību? Patiesībā, Toms Holands ir
Viņš pieder pie orientālistu strāvojuma, un šis strāvojums, kā raksta Toms Holands savā grāmatā, ko viņš saka? Viņš saka, ka Meka nemaz nav bijusies priekškara, bet gan atradusies uz robežas starp Sīriju un Paleskīru. Kāpēc viņš teica šos vārdus? Un kāpēc? Šos vārdus saka cita orientālistu grupa, piemēram, slavenā orientālistu Krona grāmatas Hagāra autore. Kāpēc viņš teica šos vārdus un kāpēc? Šie vārdi vispārīgi atspoguļo plaša orientālistu strāvojuma uzskatus, kas ir noteikti skolas sekotāji, un viņas pārstāv arī no apgaismības grupas Vācijā. Šis strāvojums kopumā tev saka, klausiet, Korānā ir daudz ziņu par rakstu ļaudiem, par praviešu stāstiem, par rakstu ļaužu ticējumiem, viņu paražām un rituāliem. Šādas detaļas nekad nevarētu zināt cilvēks, kurš dzīvojas pilnīgi pagāniskā vidē un ir analfābēts, kurš nav lasījis svētos rakstus. Ir zināms, ka svētie raksti sākotnēji tika nodoti ebreju valodā. Tie netika tulkot arābu valodā līdz pat islāma laikam. Kā gan šāds cilvēks varēja zināt? Viss tās detaļas, kas atrodams rakstu ļaužu grāmatās, kā viņš to uzzināja, nav iespējams to zināt, ja vien Korāna autors vai autori nav dzīvojuši vidē, kurā bija daudz jūdu un kristiešu, un visticamāk, tā bija vai nu Šāmā, Sīrijā, kā uzskata daudzi, vai, kā saka citi, Irākā. Tātad Meka nav atrodamā Hidžāzā. Un ja Meka tomēr bija Hidžāzā un bija pagāniska, un islāma pravietis, lai Dievs svētība un miers ir ar viņu bija, šī Korāna analfabētisms ir viens. Tātad no manis tiek prasīts tikai viens pierādīts. Ka Meka atrodās Hidžāzā, ka Muhameds, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, bija analfabēts, un ka Meka, protams, bija pagāniska, lai saprastu, cik dziļā nekatikšanā viņi ir nonākuši. Patiesībā šie cilvēki nesaka. Viņi apgalvo, ka Korāna stāsti ir ņemti no Bībeles un ir līdzīgi tikai tam, kas atrodams Bībelē. Šo grāmatu ir sarakstījis Gabriels Reinolds, viens no nozīmīgākajiem orientālistiem. Grāmatā viņš citē Korāna tekstus un saka, šī daļa nāk no Toras, šī no evaņģēlija, šī no tādas un tādas midrešu skolas, šī no tāda un tāda Talmuda, šī no tāda un tāda tulkojuma, šī no tāda un tāda evaņģēlija. Ļoti plašs vēsturisko avotu klāsts, no kuriem vispār pieņemt uzskata, ka Korāns ir aizguvis savus stāstus. Tātad jautājums nav par to, ka Korāns pravietis, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru, lai lasa svētos rakstus. Ne, pravietis, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru, lai lasa svētos rakstus un Talmudu. Es domāju, ka Talmuds ir ļoti apjomīgs un ne viss Talmuds tika iztulkots. Tas tika iztulkots tikai 2011. gadā. Pirmais pilnīgais Talmuda tulkojums bija 2011. gadā. Saskaņā ar vairumu orientālistu uzskatiem svētie raksti tika tulkoti pēc pravietiskā laikmeta. Vāgat. Es pierādīšu pravietojumu, es jums to pateikšu, un tas ir kaut kas pirms es beidzu savu runu. Proti, šis ir jautājums par Bībeles spriešanu, ka tas, kas ir Korānā, ir brīnums, ko nevar piedēvēt cilvēciskam avotam. Pamatīdēja, uz kuras balstīta šī grāmata pravietojuma pierādījumi, grāmata ir pieejama internetā bez maksas lasīšanai, kad tu ņem Bībeli, īpaši veco derību, un salīdzini to ar Korānu, kas radās pagānu vidē. Ir nepieciešams, ka šie vēstījumi ir no Allāha visaugstā. Tagad es sniegšu pierādījumu par Muhameda, lai svētība un miers viņam pravietojumu. Meka Hidžāzā attiecībā uz šo konkrēto jautājumu neviens no kristiešu autoriem nekad nav mēģinājis strīdēties. Tie, kuri dzīvo islāma vidē un atbildēja musulmaņiem, nekad to nav apsprieduši ne sīriešu kristieši, ne koptu kristieši, ne citi. Visi kristieši par to bija vienisprāts. Mums ir arī uzraksti un liecības, kas norāda, ka musulmaņi nākuši no Arābijas zemēm vai no zemēm, kas atrodas tālu no Palestīnas. Nesen iznāca grāmata no Dalaila centra ar nosaukumu Islāma arheoloģija, kurā ir tulkoti daudzi uzraksti, kas saistīti ar seniem uzrakstiem un liecībām no 1. hidžras gadsimtā. Tie apliecina islāma un to pavadošo sabiedroto liecības, kuri iekaroja kaimiņu zemes.
Fakts, ka Meka atrodas Hidžāzā, nav balstīts tikai uz vienas vai divu personu liecībām. Tas ir balstīts uz daudz ko vairāk. Tur bija izveidota valsts, pilnvērtīga valsts, kas pastāvēja pravietojuma laikmetā, un tās vēsture ir nepārtraukta. Ir ģimenes ar nepārtrauktu vēsturi, ir zinātniskās skolas ar nepārtrauktu vēsturi. Noliegums, ka Meka atrodas Hidžāzā, ir pilnīgs neprāts. Un tāpēc, ko es darīju? Es teicu, viņi saka, ka tieši Abdal Maliks ibn Marvāns savā valdīšanas laikā padarīja Meku par Hidžāzas pilsētu, lai piešķirtu Korānam vai Islāmam arābisku nokrāsu. Bet kāds ir tavs pierādījums šim Abdal Malika ibn Marvāna nacionālajām piederības motīvam? Nav nekādu pierādījumu, labi, nav neviena vēsturnieka, kas būtu pierakstījis Abdal Malika ibn Marvāna laikus vai Hidžāzu, neviens ģeogrāfs, neviens vēsturnieks, neviens biogrāfijas autors, neviens nekad nav pieminējis šādu lietu. Tas nozīmē, ka tā ir tikai sazrēvestības hipotēze. Tajā pašā laikmetā tas ir cilvēki agrīnajos islāma gadsimtos rakstīja par pravieša Muhameda sava dzīvnieku vārdiem, viņa zobenu nosaukumiem, viņi iedziļinājās pravieša Muhameda apģērba detaļās un tajā, ko viņš nesāja karā un vēl tūkstošos citu sīku detaļu. Tātad, kā gan varētu notikt tik liela un būtiska ģeogrāfiska izmaiņa? Nē, neviens no vēsturniekiem, ne no pretiniekiem, ne no viņa piekritējiem to neapstrīd. Pieņemt šādu veidu sazvērstību nozīmē atklātu neprātu. Tāpēc, ja mēs gribētu pētīt vēsturi ar šādu galēju sazvērstības skatījumu, mēs uzreiz varētu aizvērt universitāšu durvis. Vēstures nodaļas būtu pilnībā jāslēdz, jo jebkurš varētu teikt, ko vien vēlas. Ik viens var teikt, ko vien vēlas, un katrs var rakstīt, jo vēsture ļauj mums aizklīst iztēlē, ja skatāmies uz to caur sazvērestības prizmu. Fakts, ka Meka atrodas Hidžāzā, ir viens no vēstures pašsaprotamākajiem faktiem, par ko neviens nav strīdējies līdz pat 15. Hidžras gadsimtam. Iedomājieties, ka šis jautājums parādās tik vēlu, lai gan islāma pretinieku netrūka jau kopš seniem laikiem. Piemēram, pirmais, kurš rakstīja un apšaubīja islāmu no kristiešu vidus, bija Jānis Damaskietis, un Jāņa Damaskieša tēvs strādāja Umājādu zemēs. Cilvēks, kas mums ir vistuvākais un kuram vajadzēja mums pateikt, musulmaņi, jūs esat sagrozījuši savu vēsturi ar šo nekītrību, to nedarīja, lai gan viņš bija dzimis islāmā. Viņa rakstā atbilde Ismailītiem ir daudz šādu gadījumu. Lieta ir skaidrāka par skaidru. Otrā lieta ir analfabētisms. Pagad! Analfabētisma problēma. Tagad, kam ir jāpierāda, pat jāpierāda Muhameda analfabētisms, miers un svētība lai ir ar viņu, vai arī ir otrādi. Pierādīšanas spēle balstās uz pretstatu senajos laikos. Senatnē lielākā daļa cilvēku bija analfabēti, un analfabētismu neuzsvēra kā kaut ko īpašu, bet gan izcēla to, kurš bija izglītots. Un jautājums nav saistīts tikai ar vārdu analfabēts Korānā, vai ar to domāts tas, kurš neprot lasīt un rakstīt, vai arī tas, kurš nav lasījis rakstulaužu grāmatas un nav no rakstu ļaudīm. Nē, jautājums ir daudz plašāks par to. Pierādīšanas pienākums gulstas uz to, kurš apgalvo, ka pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, atšķīrās no savas tautas ieraduma un prata lasīt vai rakstīt. Nav nekādu pierādījumu tam, un visi avoti liecina, ka Allah pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, paļāvās uz citiem, lai lasītu un rakstītu vēstules, kā arī Korāna pierakstīšanā. Nav neviena teksta, kas liecinātu, ka pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, pats kaut ko rakstīja vai lasīja. Patiesībā to ir atzinuši daudzi orientālisti. Daudzi orientālisti ir apzinuši, ka pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, neprata rakstīt un lasīt, un es esmu minējis vairākus no viņiem savā grāmatā, vai cēlais Korāns ir aizgūts no jūdu un kristiešu grāmatām. Un jautājums, patiesībā tas ir vēl nozīmīgāks par vienkāršu lasīšanu un rakstīšanu, pat ja pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, būtu pratis lasīt un rakstīt. Un pieņemsim, ka viņam būtu visskaistākais rokraksts arābu valodā, un viņš lasītu grāmatas arābu valodā neticam ātri. Tomēr jautājums ir par to, ka Bībele tajā laikā nebija tulkota, un es šo jautājumu ļoti plaši esmu izskaidrojis šajā grāmatā par Korānu. Bībele vispār nebija pieejama arābu valodā, un pat ja Bībele būtu bijusi arābu valodā, tai ir savi īpašie termini, ne katrs, kas lasa grāmatu, to arī saprot.
Pieņemsim, ka Allāhas sūtnis, lai miers un svētība viņam, lasīja Bībeli, saprata to un zināja tās terminoloģiju. Labi, nepieciešamās atsauces nav daudz Bībele, nepieciešamās atsauces ir Talmuds, skola, tulkojumi, apokrifi, baznīcas tēvu raksti un jūdu komentāri, izņemot to, ka ir milzīgs daudzums atsauču. Pat ja šī grāmata tiktu izmantota, Bībele tevi neizglābs no šīs ķēzes, tātad lasīt nepratības problēma nav pierādāma. Un tas, kurš lasa sīru, to viegli sapratīs, un pierādīšanas pienākums gulstas uz oponentu. Pat ja tiktu pierādīts, ka pravietis Muhameds, lai svētība un miers viņam, nav bijis analfabēts, tas tāpat nepalīdzētu oponentiem. Visbeidzot, paliek apgalvojums, ka Meka ir pagānu pilsēta. Uz ko gulstas pierādīšanas pienākums? No Korāna tekstiem mēs zinām, ka Mekas iedzīvotāji bija pagāni. Pat ja tu netici, ka Korāns ir no Allāha, tev tomēr jāatzīst, ka Korāns dokumentē pravietojuma laikmetu, jo tajā ir minēti notikumi no pravietojuma laika. Šie notikumi ir Korāna liecība kā vēsturiska liecība. Es nesaku, ka tas ir dievišķs teksts, bet gan vēsturisks dokuments, jo tas dokumentēja šo posmu, pat ja tu netici, ka tas ir no Allāha. Korāns apliecina, ka Mekas iedzīvotāji bija pagāni un liecina par pravieša cīņu ar pagāniem Mekas laikmetā, tāpēc attieksmi pret Korānu neuzskatot to par. Debes liecinieks liecina par islāma pretinieku rīcību. Ko viņi darīja? Viņi pieņēma, ka pravietojums ir nepatiess. Viņi konfiscē to, kas nepieciešams. Viņi konfiscēja no automašīnas nepieciešamos pierādījumus, kas pierādīja, ka šis pareģojums ir nepareizs. Viņi jau ievadā pieņēma šo rezultātu, tāpēc sāka ar ievadu, tāpēc Muhameds nav pravietis. Meka nav tāda. Vieta, kur uzauga islāma pravietis, nav pagānu vieta, bet gan vieta, kur dzīvo jūdi un kristieši. Pamaniet, cik dziļi orientālisti saprata, ka Korānā ir ļoti daudz un ļoti precīzu ziņu par rakstuļaudiem, un tas viņus, tostarp apgaismības pārstāvis, piemēram Vinsbergu un citus, noveda pie secinājuma, ka Korāns un islāms nav. Tā nav vēsts, ko atnesis viens cilvēks no Mekas Hidzāzā. Viņi teica, ka Korānu atnesa grupa jūdu un kristītēm. Vai arī grupa jūdu un grupa kristiešu, kuri dzīvoja vidē ar ļoti lielu reliģisku diskusiju. Šī grupa attīstījās savās diskusijās, uzrakstīja šo grāmatu, tad vēl vienu, un pēc tam ar arābu nacionālās pašapzīmes palīdzību tā pārvērtās par arābu reliģiju. Tad viņi mums izdomāja stāstu par vīru, kurš dzīvoja Mekas vidē. Visas liecības norāda, ka Meka bija pagāniska vide, un Korānā ir daudz nosodījuma elku pielūgšanai. Korāns pats ir liecība sava laika kontekstā. Par islāma pielūgsmes noliegumu ir ļoti plaši runāts, tāpēc pierādīšanas pienākums gulst uz oponentu, un patiesībā viņš neatradīs nevienu liecību, izņemot Korāna un sīras liecības par šo jautājumu. Nav nekāda cita liecība. Ka Meka Hidžāzā bija vieta, kur dzīvoja rakstu ļaudis. Tātad, kopsavilkumā viss, kas tika teikt. Muhameds, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, ir no Mekas, Muhameds pravietis, un miers Dieva žēlastība un svētība, lai ir ar jums.